Vecie un netīrie plastmasas krēsli, stadiona laistīšanas sistēma un prožektori pēkšņi kļuvuši par strīdus objektu starp kādu Krievijas investīciju fondu un nelielu Igaunijas uzņēmēju. Tādēļ uz spēles likts arī Latvijas-Portugāles futbola izlašu mačs Skonto stadionā. Par ko cīņa un kāpēc tieši tagad kādam ievaidzējās nevērtīgu mantu, pētīja Olga Dragiļeva. Skonto stadiona jauna īpašnieka ieskatā te jau gadu bija jābūt apbūvei sagatavotai vērtīgai zemei. De facto rīcībā esoša informācija dot iespēju pieļaut, ka šis jaunais īpašnieks ir kāds Krievijas investīciju fonds. Taču kas nogāja greizi? Tagad investors un tā bijušais darījuma partneris ieslīguši strīdā. Tā redzamā daļa ir sīva cīņa par veco un šķietami nevērtīgo stadiona aprīkojumu. Jaunais investors stadionu iegādājas pirms 2,5 gadiem ar starpnieka palīdzību. Šis starpnieks – firma, kas piederēja bijušajam futbolistam Vladimiram Kalesničenko un Igaunijas pilsonim Alanam Selteram. Taču darījuma rezultātā jaunie īpašnieki jūtušies apkrāpti. Kalesničenko un Seltera firma stadionu nopirkusi Revertas izsolē pa 13 miljoniem eiro, bet investoram pārdevusi par 35 miljoniem eiro. Pirms gada jaunie īpašnieka pārstāvji vērsušies policijā. Tā ierosināja kriminālu procesu par krāpšanu lielā apmērā. De facto zināms, ka vairāki cilvēki atzīti par aizdomas turamajiem, starp tiem arī Alans Selters. Es varu teikt, ka tā ir visi virtuāls stāsts. Jo, ja cilvēki uzskata, ka viņi ir nopirkuši kaut ko nedaudz, tā kā viņi pērk stadionu, ka viņi ir pārmaksājuši par stadionu, tad jājautā, kā viņi vispār ir pirms tam, kā viņi ir attiekušies pret saviem pienākumiem, izvērtēt pirkuma cenu, vai viņi nemaz nav interesējušies par objekta vērtību. De facto arī zināms, ka investoram uzrādīts kompanijas Latio vērtējums. Tajā minēta summa ir lielāka par Revertas izsolē samaksāto. Par to interesējušies arī policija un Latio birojā notikusi kratīšana. Mēs vērtējām viņu brīvumu apgrūtinājumiem. Ņemot vērā to, ka tur jau viss ir nojaukts un ir tīra zeme vienkārši? Jā, mūsu vērtējums bija domāts uzņēmumu reģistram vispār. Viņš nebija domāts kaut kādām trešajām personām, nebija domāts kā kaut kāds darījuma vērtība apstiprināts dokuments. Darījuma starpnieki Kalesničenko un Selters nav nejauši cilvēki. Kalesničenko ir zināms kā Latvijas futbola federācijas prezidenta Gunta Indriksona biznesa partneris. Viņu un Seltera uzņēmums reģistrēts turpat, kur Indriksona birojas. Taču pats futbola funkcionārs noliedz, ka ar Igauni Selteru ir saistīts. Laita uzņēmumā, kur ir šis Igaunijas pilsons. Redziet, jūs zināt, es nezināt. Es šodien viņu iepazinu vārdā Alans. Šodien uzvārdu pat nezinu. Jums pašlaik ir skaidrs, priekš kam tas bija vajadzīga tā sarežģītā ķēde, kur viens uzņēmums aizdeva otram uzņēmumu, pēc tam tas Mīļais cilvēks, es neesmu bijis ne tur tūmā, es to vispār zinu. Ja? Es vispār nekad tai lietai iedzinājies. Tikmēr cita Alana Seltera firma pēc tas pārstāvi apgalvotā paralēli nopirkusi stadiona aprīkojumu. To izsolīs Skonto maksātnespējas procesā. Saraksts ir garš. Te ir traktors, mauruņa tīrītais, zemes sildīšanas ierīce, vārti, barjera, elektroniskais tablu, plastmasas krēsli, viens sūnu grābeklis, tas uz izsoles brīdi novērtēts kā 60 centīmu vērts, pat garderobes skapis ar soliņu. Neskatoties uz to, ka daudzas mantas, piemēram, laistīšanas sistēmu, kas ierakta zem futbola laukuma, varētu uzskatīt par daļu no stadiona, to iztirgoja atsevišķi, jo kādreiz stadiona īpašnieki to atsevišķi ieķilējuši bankā. Un tagad stadions un zeme pieder vienam īpašniekam, iespējams tas ir investors no Krievijas, bet daļa no stadiona aprīkojuma otram, Alana Seltera firmai. Vismaz tā uzskata pats Selters. Viņa firma tiesai lūgusi aprīkojumu apšķielāt. Komplekta cena esot 300 000 eiro. Tiesa piekrita, taču tiesnese, kas pieņēma lēmumu, skaidro. Tas bija tikai pagaidu lēmums, kam ir risinās strīds par to, kam īsti pieder manta, un mērķis nebija ļaut uzņēmējam stadiona aprīkojumu paņemt līdzi. Viņš varēja šo apkilēto mantu atstāt turpat uz vietas un nodot atbildīgai glabāšanai tam pašam stadiona vai Adventika grupu atbildīgai personai. Līdz ar to viss paliek uz vietas, nekas nenotiek un sacensības nenorāvjas, un no otras puses visa kustama manta ir saglabājama.
Jūs bijat pārsteigti vispār ziņās ieraugot to, kas tur notiek? Un pat vairāk, jā. Es pat nebiju domājusi, ka saņemot šo lēmumu un pildot šo lēmumu, tiesu izpildītājs izvēlēsies tādu rīcības veidu. Aprīkojuma demontāžu uzraudzīs tiesu izpildītājs Mārtiņš Eglītis. De facto neizdevās uzzināt viņa viedokli, uz telefona zvaniem viņš šonedēļ neatbildēja. Krēslu, lampu un cita aprīkojuma izvešana no stadiona kļuva par īstu šovu. De facto zināms, ka uz vietas atradās 4 dažādi policijas spēki. Valsts policija, pašvaldības policija, spēcvienība Alfa, ekonomikas policija. Kārtības policijas nodaļas vadītājs Jānis Laudinskis bija pat uzdevis rīkojumu tiesu izpildītājiem apturēt mantu izvešanu, bet vēlāk šo rīkojumu ir atsaucis. Kāpēc tas ir noticis, īsti nav skaidrs. Atbildot uz LTV jautājumu, valsts policijas pārstāvis sākumā to pamatoja ar tiesneses skaidrojumu, bet tad ar kāda likuma pantu. Tikmēr stadiona īpašnieks joprojām uzskata, tā aprīkojums pieder viņam. Investora vārdā runā tā piesaistītā jurista. Neviens nekad nebija norādījis, ka šajā nekustamajā īpašumā atrodas jebkam citam piederoša kaut kāda manta. Tas ir viens apstākļus, otrs apstākļus. 2,5 gadus Adventika grupa lieto šo nekustamo īpašumu kopā ar kustamo mantu, ja mēs varam uzskatīt, ka tā ir atsevišķa kustamā manta. Un neviens nekad nebija arī cēlis jebkādas pretenzijas par to, ka šī manta varētu piederēt kādam citam. Atšķirībā no slavenajiem 12 kresliem, te jau 12,000, kas pavisam nesen atradās te Skonto stadionā, īpaši vērtīgi nav. Skonto stadiona apmeklētāji zina stāstīt, ka tie vienmēr ir izskatījušies, it kā nekad nebūtu mazgāti, un te ir tā vecā plasmasa. Un grūti iedomāties, ka tieši šie krēsli kļuva par īsto iemeslu nopietnu uzņēmēju strīdā. Tomēr nedēļas izskaņā konfliktējušās puses panāca kādu risinājumu, un Igaunijas pilsoņa Seltra firma solot stadiona aprīkojumu jaunedēļ atvest atpakaļ. Federācijas prezidents Indriksons publiski stāsta, ka tas esot viņa nopelns. Kaut ne ar vienu strīda pusi viņš neesot saistīts. Es esmu uzņēmies privātas saistības attiecīgo cilvēku priekšā, un tas jau mans personisks jautājums. Bet kādas saistības jūs uzņēmaties? Es domāju, ka tas nevienam īpaši neinteresē, un tā ir man privāta lieta. Pagājušā nedēļā stadiona īpašnieki vērsās tiesā ar sūdzību par tiesu izpildītāju darbībām. Tiesa ir apturējusi tiesu izpildītāju darbību, aizliedzot turpināt Skonto stadiona aprīkojumu demontāžu.